Pēc pirmo 2 veļas dienu uzņemšanas vēlējos nofilmēt ziemā nelielu parodiju par tām, bet kā jau tas nereti gadās, mazās ainiņas pēc tam pārtop jaunās fermas skoliju piedzīvojumu sērijās. Tā toreiz tapa Lielā veļas diena 3 – ziema. Stāsts bija paredzēts līdzīgs. Keisi iedarbina 3 veļas mašīnas Rīga, un kamēr veļa mazgājas, suņi dodas pastaigā pa piesnigušo mežu. Tikmēr ierod sāži, apgāž veļas mašīnas un bļodas, norod drēbes no striķa. Taču no sākotnējā scenārija darba gaitā nācās veidot atkāpes. Pats būtiskākā 3 āžu vietā ap veļas mašīnām darbojas tikai Olimps. Tāpat kā vasarā, arī šoreiz daļa no Olimpa darbības bija inscenējums. Viņš godīgi nogāza 2 bļodas ar drēbēm no ķeblīšiem un apgāza vienu no veļas mašīnām. 2 citas apgāza es pats. Šoreiz mašīnās un bļodās ūdens nebija, jo tas sasaltu. Grūtāk bija nofilmēt zirgus ēdam sienu no 4 krāsainajām veļas mašīnām Rīga. Zirgi visu laiku dīdījās apkārt mašīnām. Nē, viņi nebaidījās. Vienkārši katram no zirgiem, kā ir ierasts lopu pasaulē, likās, ka otram mašīnā ir garšīgāks siens, un sākotnējā iecere, ka zirga rātni stāv ierindā ar galvām uz vienu pusi, izgāzās. Tāpat izrādījās, ka šis siens ir par garu. Zirgi to vilka no mašīnas ārā, tas krita zemē, un viņi to labprāt ēda no zemes, kā pieraduši ikdienā. Beigās kopīgam skatam un arī nobildējumam izveidojām arī pasaulē vienīgo veļas mašīnas sniega vīru. Stāsts sērijai Lielā veļas diena 4 uz slēpēm ir pavisam vienkāršs. Veļas mašīnas mazgājot drēbes pamana netālu esošajā sniega kupanā iespraustas slēpes, sadumpojas, izgāž savus lapjos atturas sniegā un kārtīgi darba vietā nolem sacensties savā starpā distanču slēpošanā. Suņiem atliek vienīgi pieņemt notikušo un ik pa laikam dzīties slēpojošām veļas mašīnām pakaļ, lai vērotu sacensības klātienē. Kā viņas brauc uz priekšu? Motors? Vadus taču neredz, jautāja kāds sērijas Lielā veļas diena 4 uz slēpēm skatītājs. Nē, spēcīgs magnēts, atjokoja es. Šī laikam bija vissarežģītākā un grūtākā mūsu veļas diena. Ar slēpēm man ļoti paveicās. Uzzinot ideju par slēpojošām veļas mašīnām, no Austrijas kalnu slēpošanas čempions Elvis Hofmanis un speciāli šai iecerēja atsūtīt 3 pāris Firebird Blizzard profesionālās slēpes. Lai veļas mašīnas varētu ērti nostāvēt uz slēpēm, tām tika pieskrūvētas nelielas platformas, pielāgojot vecas sekcijas durtiņas. Sākumā mašīnas no tām slīdēja nost, jo salā laminētās mēbeļu virsmas kļuva īpaši slidenas. Tādēļ pirmo filmēšanas dienu nomocoties, sāka veļas mašīnas pie platformām stiprināt. Veļas mašīnu vizināšanas skati tika uzņemti 4 dienas. 5. veļas mašīnu vietā uz platformas tika nostiprināts videokameras statīvs. Aiz īpaši izgatavot rokturu platformas aizmugurē stūma visu konstrukciju sev pa priekšu, imitējot skatus, kas uzņemti it kā no veļas mašīnu skatu punktu. Veļas mašīnu platformas slēpošanas skatos tika vilktas aiz ierastās makšķera auklas. Reizēm tā trūka vai sapinās. Vienas veļas mašīnas Rīgas svars ir 30 kg, plus vēl platforma ar slēpēm. Videokamera tika novietot uz statīvu. Kad to ieslēdza, skriešus metos vilktais auklas veļas mašīnas, tad atpakaļ pie videokameras, lai to izslēgtu. Bija rēķinājies, ka šī filmēšana nebūs vienkārši, bet brīžiem dabūja nomocīties pamatīgi, tieši neparedzētu neveiksmi dēļ. No platformas noslīdējas mašīna, pārtrūkusi aukla, sportista aizķeršanās aiz kāda sasaluša zemes pikuķa, novirzīšanās no paredzētā maršruta un tā tālāk. Skatā, kad zilā veļas mašīna apdzen dzelteno, palīgā tika saukta Ieva. Katrs vilkām savu slēpotāju, un arī šī aina tika pārfilmēta reizes 10, kamēr izdevās tā, kā iecerēts. Interesants ir kadrs,
kurā redzamas visas 3 krāsainās veļas mašīnas slēpojam rindā – sarkanā, dzeltenā un zilā. Novietoja kameru tālāk pļavā, bet slēpju platformas savā starpā savienoja ar elektriskā gana stiepli. Visu konstrukciju, kas svēra ap 100 kg, vilku viens pats. Vēlāk tika pasaukti suņi un tapa lieliskā bilde, kurā Lociņš, Hosento un Keisija brauc ar mašīnām vilcieniņā. Slēpotāji lēcienu mežā pāri nolūzušam kokam filmēja, pārceļot uz slēpēm nostiprināto videokameru pāri. Ar pirmo reizi vajadzēja uzņemt veļas mašīnu apgāšanos. Pretējā gadījumā sniegā ap mašīnām būtu redzamas izgāztā ūdens peļķes. Ūdens ekonomijas dēļ tas tika atvests kosmosa kannās no Straumēna Lielezera. Pirms mašīnu gāšanas cirta tāliņģi un ragavās transportēja ūdeni uz filmēšanas vietu sienas šķūņa galā. Katrā veļas mašīnā ielēja apmēram 20 litrus ūdens. Filma Lielā veļas diena 4 uz slēpēm tika samontēta un skatītāju vērtējumam nodots tieši Pekinas Ziemas olimpisko spēļu nedēļā, un es cerēju uz skatītāju vērtējumu. Latvijā to uzņēma visai vēsi, bet man par prieku veļas mašīnas slēpošanas sacensības atzinīgi novērtēja gan Lesijas puisāns Džons Provosts un Lesijas treneri Renāte Hiltla, gan pasaulē lielākās veļas mašīnu kolekcijas īpašnieks Lee Maxwells no Kolorādo, ASV. Laikam pavisam droši var apgalvot, ka Hosento ir pirmais suns pasaulē, kurš iegūs veļas mašīnas vadīšanas apliecību. Pat nevienam cilvēkam vēl tādas nav. Jau ziemu iepriekš, kad 3 veļas mašīnas kāp uz slēpēm, izzināja Hosento ragavās, ar kurām parasti piegādājam zirgiem ārā sienu. Viņam šāda braukšana ļoti patika, un tiklīdz pagalmā Hosis pamanīja ragavas, lēcis tām virsū, pavizini mani. Sākumā cerēja, ka varēsim jūgt ragavās Āziju Olimpu, bet tas bija nereāli. Tādēļ radās jauna ideja, Hosento iejūgs ragavās veļas mašīnu Rīgu uz slēpēm. Skats vēl neparastāks nekā suns braukt ar āzi. Bez tam arī slēpojušai veļas mašīnai būtu netieši turpinājums pēc sacensībām iepriekšējiem. Sērijas kā braukt ar veļas mašīnu stāsts radās ātri, proti Hosento sēžot uz ruļļiem un pieskatot ganāmpulku kļūst garlaicīgi, un viņš pamana pie koka pieslietas ragavas. Veļas mašīna pie šķūņa un sakas, kuras netiek izmantotas, jo zirgi pat laban ir atpūtā un ēd. Jūkšanas skatos Hosento meklēja apslēptos kārumus, un sevišķi izdevās aina, kurā viņš it kā ar zobiem cenšas pievilkt tādas siksnes stingrāk. Kad filmējam ainu, kurā Hosento stāv izslējies blakus veļas mašīnai, ar priekšķepām atbalstoties uz alumīnija vāka, viņš vienā jaukā brīdī pats izdomāja uzlikt uz tās un apsēsties. Veļas mašīna tika novietot jau uz gatavās platformas ar slēpēm, bet ragavas un platforma tika savienotas ar stiepli, maldīgi radot iespaidu, ka pajūgs tiek vilkts aiz ragavas strīta. Tas pildīja tikai dekoratīvas funkcijas. Filmēšanas vajadzībām paņēma šķūnī vienas no mūsu daudzajām zirgu sakām un ar siksnām tās piesprādzēja mašīnai. Pats Hosento brauciens tika nofilmēts vienā dienā. Ieva vilka braucamo ceļu aiz stieples, bet es darbojos ar video kameru un fotoaparātu. Sērijas Lielā veļas diena 9 ledus kroketes scenārijs tika uzrakstīts jau pāris gadus atpakaļ, taču pārlasot to vēlreiz, man viss šķita pārāk sarežģīts. Nolēma pilnīgi mainīt koncepciju. Hosento pieskries pie veļas mašīnas un to apgāzīt. Ūdens izlīst uz jau esošās platformas, uz kuras žāvēšanai izliktas izmazgātās drēbes. Kad drēbes būs sasalušas skolajiem, nekas cits neatliks kā gaidīt atkusni un laiku īsinot, uzspēlēt īpašu ledus kroketu, ripinot par sasulušo apģērbu tenis bumbiņas, lai tās lejā trāpītu, kani kroketu spēles vārtos ar dažādu punktu vērtību. Spēle izdevās interesanta, un suņiem pievienojās arī aita Herta.
sacensību rezultāti tika fiksēti un piekārti pie auklas. Kārtējo reizi uzvarētāja bija Keisija. Par lielo veļas dienu filmēšanu tas šoreiz arī viss. Vairāk un detalizētāk par mūsu seriālu Fermas Kolī piedzīvojumu uzņemšanas aizkulisēm interesanti var izlasīt daudzajās publikācijās Kolī portāla sadaļā Studija, bet atsevišķi veļas mašīnu tēmai ir izveidota sadaļa Veļas diena. Paralēli filmēšanai un dūlu ideju realizēšanai mēs ar Ievu turpinājām braukāt apkārt pa tuvāko apkaimi, vākt veļas mašīnas un centrifūgas, liekot sludinājumus un reizēm pat lūdzot talkā reģionālo presi. Centos aprakstīt šo mašīnu vēsturi, informāciju vāc kopā pa drusciņai, meklējot kaut ko padomi sadzīves tehnikas kolekcionāru lapās, fórumos Krievijā un pārlapojot Latvijas arhīvos pieejamos preses izdevumus. Pamazām izdevās sameklēt savai kolekcijai arī dažus retus veļas mašīnu Rīga modeļus, līdz beidzot 2024. gada 1. maijā, kad veļas mašīnas svinēja savu 70 gadu jubileju, mūsu lielajā sienas šķūnī tika atklāta šo ierīču ekspozīcija publiskai apskatei. Turpat arī apskatāms arī Hosento Ciepitrauka autiņš no lielās veļas dienas 11 un gludinators. Keisijas būvētā gludināšanas mašīna, kuru vēl tikai filmēsim kādā no nākamajām veļas dienām. Mans mērķis ir palielināt mūsu veļas mašīnu Rīga skaitu līdz 100. Ja kāds no skatītājiem vēlas mūsu centienus atbalstīt, ļoti priecāsimies par katru uzdāvināto veļas mašīnu vai centrifūgu. Skatieties mūsu neparastos Fermas Kolī piedzīvojumus!